Zemgales Olimpiskajā centrā nedēļas nogalē, uz soļa bija dzirdama latviešu valoda ar Zemgalē neierastu akcentu. Latvijā ieradušies vairāk nekā 40 Amerikas Latviešu apvienības sportistu. Tradīcīgi pa 3 gadiem viesoties etniskajā dzimtenē, lai mērotos spēkiem ar vietējiem sportistiem, aizsaukusies līdz ar neatkarības atgūšanu. Viena no viņa idejām bija šīs 3 zvaigžņu spēles, kas pirmās notika Valmierā, un kur kuplināja tiešām lielu sportistu skaitu no Amerikas un arī no Latvijas. Un es tiešām esmu gandrīz, ka mums Kārlis palīdzēja ar Amerikas latviešiem tikties, un mēs esam šeit, un mēs viņiem piedāvājām to, ko mēs varam piedāvāt, mūsu Jelgavu, parādīt, kāda viņi izskatās, mūsu Zemgali, kāda viņi izskatās, un, protams, arī kopīgi pasportot. Tas ir volejbolā un basketbolā. Sporta svētki sākās ar Latvijas Sporta muzeja izstādes Laiku lokos atklāšanu. Būtībā tas ir pirmais mēģinājums paskatīties uz Latvijas sporta attīstību no tā pašiem pirmsākumiem līdz pat faktiski līdz Londonai, līdz nākošā gada Olimpiskajām spēlēm. Jo mums visiem jāatcerās, ka 1912. gadā pirmo reizi latvieši kopā ar igauņiem un citiem Baltijas to laiku dažādu tautību pārstāvjiem startēja pirmo reizi Olimpiskajās spēlēs. Un 2011. gadā mēs varam atskatīties uz Baltijas olimpiskās kustības aizsākumu. Sporta muzeja pārstāve atzīst, ka raugoties uz sporta attīstību caur vēstures prizmu, lielākais prieks esot par modernajām sporta bāzēm, taču jauniešus piesaistīt lielajam sportam kļūstot aizvien grūtāk. Varbūt šis demokrātismu princips, kas bija raksturīgs varbūt 20 gadus atpakaļ, viņš transformējas īpatnējākās formās. Ja? Sports arī prasa naudu, un līdz ar to, ja valsts rūpējās, tad ļoti svarīgi, lai arī pašas ģimenes rūpētos par to, lai tās nākošās paudzes būtu un lai mums būtu šie olimpiskās, būtu bērni, kas sasniegtu šīs olimpiskās virsotnes, kā Aldis Kļaviņš, kas Ameriku savā laikā pārstāvēja, olimpiskais čempions, vai Inēs Jaunzeme, vai Jānis Ķipurs un tā tālāk. Amerikas Latviešu apvienības vidējais sportistu vecums ir 25 gadi. Iecienītākās sporta spēles – volejbols, basketbols, tenis un golfs. Tās ir tās sporta nodarbības, ko mums visvairāk piekopi, un tas arī iesaista daudz vairāk cilvēkus. Un sporta nozare atbalsta tādā veidā. Mums jau notiek arī tenis sacensības, golfa sacensības un vairākos sportos, bet tās notiek tikai Amerikā. Mēs neesam vēl iesākuši braukt pāri okeānam uz Latviju. Pirmajā spēlē Jelgavā sacentās sieviešu volejbola komandas. Jāsaka, ka mēs šādā sastāvā kopā spēlēsim pirmo reizi, un ir bijusi diezgan liela pauze. Redzēsim, kā būs, kāda ir pretinieku komanda. Mums visā nav ne jausmas. Neesam redzējuši arī viņu treniņu darbībā, tā kā jācer, ka būs labi rezultāti. Lai gan tā bija draudzības spēle, sportiskais azarts neizpalika un uz laukuma notika sīva cīņa. Pavisam sporta svētkos notiks 6 spēles. Vīriešu komandas mērosies spēkiem gan volejbolā, gan basketbolā. Tomēr galvenais jau nesot uzvarēt, bet iegūt jaunus kontaktus un draugus. Kopš bērnības tēvs man iemācīja, kā runāt latviski. Piedalījos latviešu skolā un, protams, ar to latviešu tautstejas un kultūru un tā iemācīja par to. Un, protams, kāpēc nevarēt dzīvot Latvijā uz dažiem gadiem vai 1 vai 2 gadus. Šobrīd šeit būt ar to amerikāņu latviešu komandu ir absolūti brīnišķīga sajūta un ir vienkārši man priecīgi šeit būt. Sports, protams, saka, ka galā ir gan uzvarētājs, gan zaudētājs. Kā jums šķiet, Amerikas latvieši un Zemgales latvieši, kur tad ir tie spēcīgākie? Man īstenībā nav, es īstenībā daudz nezinu par tām komandām, protams, Jelgavas komanda, bet es domāju, galvenais punkts ir, ka mēs esam, tās ir draudzības spēles, un mēs varam spēlēt kopā un vienkārši priecāties. Turnējas turpinājumā Amerikas latvieši dosies uz Tukumu un Valmieru.